Čau visiem! Nu, šodien varētu bišķi apkopot mūsu zirņu stāstu. Ja mēs patīsim filmu atpakaļ, tad mēs bijām uz šī lauka, kad iesējām zirņus ar stāstu, ka mēs jums parādīsim kaut ko priekš mums savādāku. Varbūt priekš citiem tas jau bija viss pierasts un normāli, bet priekš mums tas viss bija savādāks. Jā. Tātad zirņus mēs iesējām, zirņus mēs nomiglojām, un zirņus mēs salikām vālā, ko jūs jau redzējāt, un zirņus esam izkūluši ar pacēlāju. Un, jā, šie ir daļa no mūsu nenodotajiem zirņiem, lai mums paliek kaut kas arī pa piemiņu pašiem sev. Pats galvenais, kāpēc īstenībā mēs to darījām, iepriekšējos gadus mēs vienmēr to kūlām ar flex headeriem, un mums neapmierināja to, ka ļoti daudz augsnes nāk iekšā kombainā, un kombains dabūna ļoti ciest. Tāpēc mēs izlēmām citu metodi, dalīt to vākšanu, nolikt vālā un pēc tam izkult, un rezultāts tika sasniegts 100% manā izpratnē, jo zirņi bija ļoti tīri. Kombainā nāca, kombainā augsne nenāca, jautājums tika sasniegts. Raža zirņiem šajā gadā šķirnei Batuta 100 augi, ja es nekļūdos, mēs sējām 4,38 tonnas no hektāra ar dalīto vākšanu. Mēs arī ieliksim bildīti ar kādi bija proteīni, bet proteīns bija kaut kas ap 23, un zirņus kūlām īstenībā 2 dienas. Vienu dienu mēs kūlām, ka mitrums bija 19, zirņi bija nostāvējuši 7 dienas vālā, tad 8. dienā mums uznāca lietus, un beidzām kult 11. dienā, kad zirņi nostāvēja vālā, un mitrums bija 16 ar kaut ko. Bija ļoti labi. Kopējās izmaksas mums uz hektāru šo lauku sastādīja 710 eiro uz hektāru. Attiecīgi zirņu cena šobrīd ir 192 eiro. Kaut kas tāds. Bet to varam sākt rēķināt, kas tā īsti mums tur sanāk. Pagaidām izmaksās nav ierēķināta zemes noma, jo šitas ir saimniecībai piederošs lauks. Laikam godīgi būtu arī klāt pierēķināt SAP maksājumu, jeb tauriņziežiem, un es saprotu minimālā summa, ko gad piedāvā Lats, būs 138 eiro par hektāru, un viņš var būt arī 190 attiecīgi, cik tur visiem mēs būsim saudzējuši zirņus, pupus un vispārējo. Kā jau es teicu, ar šiem brīnišķīgiem zirņiem, kas mums ir mitruma kolpā, mērķis tika sasniegts un viennozīmīgi. Ja mēs turpināsim audzēt zirņus, tad viennozīmīgi mēs viņus audzēsim ar dalīto vākšanu, jo mēs nevēlamies kombainos laist visu augsni cauri. Un īstenībā, kad tu viņu esi salicis vālā, arī mazāk stresi par to, ka viņš guļ tajā vālā, jo kombains ļoti smuki ņēma vālu iekšā, ļoti smuki izkūlās. Tas tiešām man personīgi kā saimniekam un kas to visu mēģinājumu darīja, ļoti patika. Tāpēc tas jautājums pa lielam mums ir atrisināts, ja mēs sēsim zirņus nākotnē, jautājums kādos apjomos, viennozīmīgi viņi tiks audzēti mūsu saimniecībā ar dalīto vākšanu.